Sveiki, sveiki, mīlestības ceļā! Ļoti liels prieks man ar tevīm tikties šajā brīnišķīgajā laikā. Un šovakar es gribu parunāt, par garīgajām tēmām, jo citreiz mums caur dzīves ciešanām mēs meklējam to garīgo. Un šovakara tēma ir 5 garīgās lamatas. Mēs dažreiz, ejot pa kādu ceļu, varam sastapties arī ar lamatām. Un arī garīgajā ceļā ir dažādas lamatas, un šodien es gribu tevi vērst uz 5 no šīm. Protams, ka šīs tēmas var iztirzāt gari un plaši, bet es gribu tā kompakti iziet cauri, lai mēs varam paskatīties uz šīm lietām. Un beigās es padalīšos ar brīnišķīgu pārsteigumu, brīnišķīgu notikumu, kas arī tev būs kā fantastiska svētība. Pirmā šī lieta, ko es gribu runāt par garīgajām lamatām, tas ir, ka tad, kad mums ir kaut kādas dzīves grūtības vai sāpes, mēs meklējam to garīgo. Un tad mums rodās, pirmā no šīm lamatām ir tā, ka mums liekas, ka garīgam cilvēkam vai gaismas cilvēkam vai apgaismotam cilvēkam ir kaut kāds specifisks tēls, ka mēs iekrītam šajā lamatā, ka mēs sākam spēlēt specifisku cilvēku, vai ka mums ir jābūt īpašā dzīvesveidā, vai ka mums jādzīvo īpašā vietā, vai ka mums ir jābūt bijušiem īpašās vietās, jo visi garīgie cilvēki tur brauc uz tām spēka vietām vai īpašajām vietām. Un mēs sākam dzīties pakaļ kaut kādam tēlam. Un tā ir viena liela lamata, kuru tu vari patestēt, lai mēs neskrienam pēc kaut kā, kur mums jāatbilst, lai mēs skaitītos gaismas vai garīgie cilvēki. Nākošā šī garīgā lamata ir tā, ka mums ir jāatrod. Mums kaut kas ir jāatrod. Mēs esam pazaudējuši sevi. Varbūt esi dzirdējis tādu teicienu, kad es esmu sevis meklējumos, vai es meklēju ceļu pie sevis. Un es tev aicinu šobrīd ieskatīties šajā idejā, jo lai mēs kaut ko meklētu, pašā pamatā ir jābūt idejai, ka mēs esam kaut ko pazaudējuši, vai ne? Jo ja mēs meklējam atslēgas, tad mēs zinām, ka mums bija atslēgas un mums šobrīd viņas ir pazudušas. Un šis ir ļoti liels garīgā tādi maldi, kur cilvēki rada ideju, rada ilūziju, ka viņi ir pazaudējušies, un tad viņi ieteka sevi meklēt. Bet viss mūsu patiesā būtība, viņa nekur nav pazudusi. Viņa jau ir šeit. Viņa jau ir šeit, un mums nav jāskrien kaut kur meklēt, lai mēs sevi atrastu. Mums tieši ir jāvērš uzmanību uz sevīm, uz savā iekšējā templī, jo viss patiesais, mūsu patiesā būtība, viņa jau ir. Viss tas, kas nāk un aiziet, parādās, piedzimst, nomirst, kas uzrodās, viss tas ir šīs matricas, tāda tā kā ilūzija, tā nav patiesā būtība. Mūsu patiesā būtība nekur nav pazudusi, viņa vienmēr ir, mūsu esība vienmēr ir. Un tas ir būtiski ieraudzīt, pirms mēs skrienam kaut ko meklēt, pirms mēs gribam kaut ko atgūt, kur mēs gribam varbūt atgūt specifisku stāvokli. Tas mēs visi tam izejam cauri, vienkārši es tev dodu šos punktus, lai tu tajā mirklī, ka tev prāts piespēlē, vau, es tajā meditācijā izjūtu tādu svētlaimi, tādu brīnišķīgāko mieru, vai tajā vietā, vai tajā specifiskajā vietā man bija tāds miers, vai tajā seminārā man bija tāda iedvesma un tāds pacēlums, kā varētu dabūt atpakaļ to iedvesmu, lai es dzīvē iet un sasniegtu kaut ko. Vai kā man dabūt to svētlaimes sajūtu, vai kā tajā meditācijā, kā tajā vietā, kā tajā laikā. Un mēs iekrītam lamatās dzīties pakaļ kaut kam, kas atnāca un aizgāja. Ja tās sajūtas meditācijas laikā, vai tajā konkrētajā vietā, vai tajā retrītā, kur tu biji, atnāca un aizgāja, tāda tā ir ilūzija. Tāda tas ir tas mainīgais, kas nav tava būtība. Tava īstā būtība nekad neatnāk un neaiziet, viņa vienmēr ir.
Vienmēr ir. Tas īstais miers, viņš vienmēr ir. Tu viņam vienmēr vari, viņš jau ir. Tev pat viņā nevajag ne viņu atrast, ne viņu pazaudēt, ne viņā ieiet. Viņš jau vienmēr ir. Kas viņu aizēno, tās ir mūsu idejas, tās ir mūsu prāta programmas. Un tas ir svarīgi apzināties, ka tas nemainīgais, kas mums ir katrā mirklī, ka tā ir tā mūsu īstā būtība, un mums nav jādzinās pakaļ nekam. Nedz tur kaut kādām īpašiem stāvokļiem, kaut kādā īpašā vietā jābūt, lai mēs būtu kaut kādi tur apgaismoti. Jo vēl ir tāda ideja, ka tad, kad mēs būsim apgaismībā, vai tad, kad ka mēs gribam būt apgaismoti, ka mēs gribam būt apzināti, ka mēs gribam izbaudīt nirvānas stāvokli, ka mēs gribam būt kaut kādā īpašā miera stāvoklī. Kad tas mums atbrīvos no dzīves tur sāpēm vai pārdzīvojumiem vai problēmām. Un tas ietils pie šī otrā lamatu veida, kur mēs domājam, ka ja mēs tikai dabūsim to miera stāvokli, ja mēs tikai satversim, ja mēs atradīsim sevi īsto, tad mums pazudīs dzīves problēmas, tad mums pazudīs sāpes, tad mums pazudīs attiecību problēmas, tad mums pazudīs finansiālās problēmas. Un cilvēki sāk dzīties pēc garīgām lietām, tāpēc, ka viņi ir piekusuši no dzīves. Un es varu pateikt atbildes no grāmatas beigām, ka tas neatrisina to. Tad, kad cilvēks piedzīvo pat nirvānu stāvokli, tad, kad cilvēks piedzīvo apgaismību un viņš ir apzinātībā, tas neatrisina viņa dzīves problēmas. Viņiem vienalga ir jātiek galā ar to, kā nodrošināt pārtiku, kā nodrošināt ģimeni. Ja, protams, cilvēks nav aizbēdzis tik tālu šajā atdalītībā, ka viņš ir noslēdzis sevi no visas pasaules, ja, kas arī ir lielas lamatas, kur cilvēkiem liekas, ka garīgā dzīve ir tikai šāda, kas ir pirmā lamata, ka viņiem jābūt ir specifiskā, vai jādzīvo klosterī, vai jānošķirās, jāiet mežā, tur kalnos, kaut kur Tibetā pie mūkiem, ka tur ir īstā dzīve, ka tas ir īstais garīgums. Īstais garīgums ir tavā situācijā. Kā tu runā ar saviem bērniem, kā tu attiecies pret savu sievu, pret savu vīru, kā mēs veidojam attiecības ar darba kolēģiem, ar mūsu vecākiem. Tā ir īstā dzīve, un tur parādās viss mūsu garīgums. Pilnīgi viss. Tāpēc, lai mēs neiekristu šajās lamatās numur 2, mums ir jāsaprot, ka dzīve ir šeit un tagad. Kad mēs caur prātu izdaram šo tādu atdalīšanu, ka mēs esam atdalīti no savas īstās būtības un ka mums jāiet viņu meklēt, vai ka mēs esam atdalīti no Dieva, kur citi iet Dievu meklēt. Viss ir mūsos, viss jau ir šeit un tagad. Viss nemainīgais, kur tu vērsīs uzmanību sevīm, savu iekšējo templi, kur tu neatdalīsi. Tur tu ieraudzīs patiesību. Trešās lamatas ir, es viņus sauktu drīzāk kā tādu ceļa posmu, ko mēs drīz vai katrs, kurš ejam šo piedzīvojumu, šo izaugsmi, šo apzinātību, noteikti piedzīvojumu ir tāda ideja vai izpratne, vai tā kā, ka mēs saprotam, ka mēs neesam ķermenis. Un tas ir viens no agrīniem soļiem, kas arī iet caur prāta atdalīšanu, kur mēs saprotam, kur mēs tā pasludinām, es neesmu ķermenis, esmu garīga būtne. Ja? Tā ir lamata, ja mēs paliekam tajā. Tas ir brīnišķīgs ceļa posms, ja mēs ejam tālāk uz vienotību, bet ja mēs paliekam tajā, mēs sludinām, es neesmu ķermenis, esmu garīga būtne, esmu apziņa. Tas nozīmē to, ka mēs esam atdalīšanā. Tātad mēs sadalām, ķermenis ir šeit, man ar ķermeni nav nekādas darīšanas. Un šo ilūziju ļoti ātri izkliedē mirklis, tad, kad mums kaut kas sāk sāpēt. Tad mēs sakam, pagaid, bet es neesmu ķermenis, bet kāpēc es jūtu sāpes? Ko tad man ar to darīt? Ignorēt, uzlikt un neskatīties, nē, es pie ārstiem neiešu tur, es nerisināšu to, es neskatīšos. Es neesmu ķermenis, lai viņš tiek pats ar sevīm galā. Un tā ir lamata, jo tā ir atdalīšana. Tik līdz
mēs esam caur prāta programmu kaut kādā atdalīšanā, kur mēs dalām ļaunais, sliktais, baltais, melnais, ķermenis nav mans, es esmu tur, Dievs ir tur, un es esmu ar viņu, un tā matrica un tā pasaule man vispār neinteresē. Tā ir prāta programma, tā ir atdalīšana. Kopējā apziņā nav atdalīšana. Tad, kad tu spērsi soli tālāk un ieskatīsies, tu sapratīsi, ka tu esi viss, ka tu esi arī tas ķermenis, ka tu esi arī tava spēle, jo mēs kā apziņa, kas ir kā balta lapa, visa apziņa ir kā balta lapa, un tad notiek šīs uz apziņas, uz kopējā apzinātībā, apziņa, kas ir, mēs varam saukt to dažādi visums, Dievs, apziņa, augstākā apziņa, ja. Tas viss ir kā balts papīrs, mēs varētu tādu vīziju, tādu attēlu uzglaznot. Un tad mums sākās, ka mēs atdalam sevi. Mums šeit ir, mēs sakam, es kā dvēsele. Un tad tā dvēsele ietārpjās miesā, un tad tā miesa iziet cauri pieredzē, bet tas ir viss viens. Tas ir viss viens. Mēs caur prātu gribam atdalīt un teikt, nē, tas tumšais nav, tas ir slikts, tas nav Dievs, Dieva tur nav. Tā ir dalīšana. Tad, kad mēs piedzīvojam patiešām šo apgaismību, šo mirkli, ka mēs apzināmies visu matricas spēli, tu sapratīsi, ka tu esi viss, ka tajā nav atdalīšana. Tajā nav atdalīšana, bet caur prāta programmām mēs krītam šajos slazdos iekšā, un mēs ejam šo ceļojumu, un no vienas puses tas ir skaisti, ka mēs neiestrēgstam, mēs ejam cauri šiem posmiem, mums ir dažādas pieredzes, mums ir meditācija pieredze, kurā mēs gribam atgūt to miera stāvokli, un tad mums ir skaidrība, kad mēs spējam sevi pacelt augstāk nekā tikai asociēt sevi ar personību un ar miesu, jo daudz cilvēki ir iestrēguši tajā, kuri neapzinās neko no garīgā, kuri pilnīgi sevi asociējuši ar miesu, un viņiem liekas, ja viņi nomirst, tad nekas vairāk nav. Tas ir brīnišķīgi saprast, kad es neesmu miesa, kad es esmu kaut kas vairāk nekā miesa. Un tad ir tas, kad mēs atkal iekrītam otrā šajā grāvī, kad es sevi pilnīgi norobežoju no visiem, no miesas, no finansēm, no dzīves, un ka mēs gribam aizmukt tajā garīgumā. Un tas ir ceļa posms. Bet, lai mēs turpinātu šo ceļu, mēs nevaram palikt tajā. 4. lamats ir doma, ka mēs izzināsim, ka mums būs pietiekoša informācija, kad man vēl kaut ko vajadzētu saprast un apzināties. Un es skatos vienu semināru aiz otru, viena video aiz otru, lai es varētu iegūt to unikālo informācijas graudu, kurš man palīdzēs ieraudzīt man patieso būtību, kurš man palīdzēs ieiet apgaismībā. Caur prāta programmām mēs nevaram iet apgaismībā. Caur prāta programmām mēs nevaram satvert un ieraudzīt visu šo spēli. Prāts mums spēlēs dažādas garīgās lomas, viņš var mums piespēlēt dažādus stāvokļus pat. Bet viņš mūs neaizvedīs uz mūsu patieso būtību, tāpēc, ka informācija, ja viss, ko mēs daram caur prātu, tās ir dažādu vibrāciju spēles, kas ir brīnišķīgi, arī darboties ar savu personību, darboties ar visu, ko mūs šī matrica piedāvā, lai mēs celtu savas vibrācijas. Bet caur to mēs nevaram iegūt šo apzinātības stāvokli, šo apzināšanos, jeb nirvānas stāvokli, šo apgaismību, jo tas viss nāk caur pieredzi. Arī šī spēle un šī informācijas darbošanās ar informāciju ir svētīga. Viņa ir ļoti grūti ir izskaidrot šo, jo tāpēc, kad cilvēki, kuri ir piedzīvojuši apgaismību, viņi ir veikuši dažādas prakses, un pēc tam, tad, kad notiek šis mirklis, tu saproti, ka nekas no tā tevi tā kā neaizved uz turieni. Bet te pašā laikā katrs solis bija ļoti svarīgs un īpašs. Bet, lai mēs neiekristu šajā 4. lamatās dzīšanās pēc informācijas un tā kā caur
prāta programmām vēlme sasniegt augstāku garīgumu, tas nenotiek. Bet informācija tai pašā laikā mūs maina, un tas ir ļoti mulsinoši, kad it kā mums vajag iet to ceļu, mums vajag strādāt ar prāta programmām, mums vajag apzināties, kā prāts mūs velk tajās ciešanas spēlīties, bet tai pašā laikā, ka tas nav kā instruments uz apgaismību. Bet tai pašā laikā prāts pats sevi atkodē, līdz mēs varam ieraudzīt to patieso būtību. Un piektās lamats ir tas, ka cilvēkiem liekas, ka ja viņi ļoti, ļoti gribēs, kad ir ļoti, ļoti jāgrib tas garīgums vai apgaismība, ka tad tas notiksies. Šajā matricā mums ir dots gribas spēks, mums ir dots katrs enerģētiskais centrs, caur ko mēs strādājam, mums ir domu spēks, mums ir enerģētiskie lauki, caur ko mēs piesaistam, jeb aktivizējam attiecīgos notikumus, piesaistam attiecīgos cilvēkus, jeb paceļot savu enerģiju, paceļot savas vibrācijas. Mēs esam citā apziņas līmenī, mēs redzam citas lietas, mēs piesaistam citus cilvēkus. Tur mums strādā gribas spēks. Un tas ir ļoti interesanti, kā tas matricā darbojās. Bet caur mūsu gribēšanu, caur to, ka mēs ieķeramies idejā, ka mums vajag būt garīgiem, ka mums vajag apgaismību, mēs nevaram izpelnīties, mēs nevaram nopelnīt, mēs nevaram mantot, mēs nevaram caur tādu neatlaidīgu gribēšanu to sasniegt, tāpēc, ka apgaismība viņa ir kā tāda ārpus prāta pieredze, kura vienkārši var notikt. Bet ar to, kad mēs kaut kam dzenamies pakaļ, mēs drīzāk uztaisam tādu, tā kā sienu, kad ir tādas spriedzes, tad, kad ir ļoti lielas spriedzes, drīzāk tas nenotiek. Mēs arī to varam vērot caur attiecībām, kad tad, kad mēs kaut ko, tā alkstam, lai mūs ievēro, vai tā alkstam pēc atzinības, vai tā alkstam pēc tā, lai mūs cienītu, tu cieni mani vai necieni mani. Tas ir tāds izmisuma stāvoklis, ka drīzāk mēs nedabūsim to, ko mēs gribam, nekā dabūsim. Tāpēc, kad ir jābūt tādam vieglumam, tad, kad mēs gribam kaut ko, mēs izsakam savu gribu. Pa jebkuru jomu, par attiecībās vai finansēs vai veselībā, un tad ir jābūt tam vieglumam, ka mēs palaižam to vaļā, lai nav tāda enerģētiskā saspringuma, kad viss, ja tas nenotiks, tad viss manai dzīvei nav tur jēgas. Caur to mēs arī varam ieraudzīt to, ka prāts ir vienkārši uzciklējies uz kaut ko un tur mūsu ciešanās. Ja caur to, ka tev ir vēlme būt garīgam, apzinātam cilvēkam, caur to tev dzīvē rodās ciešanas, tas ir pirmais signāls, ka tā ir prāta spēle. Tā ir prāta spēle, ar ko tev rodās dzīvē papildus ciešanas tam, ka varbūt jānodrošina ģimeni un jādomā par to, kā nomaksāt rēķinu vai par veselības kaut kādām lietām. Jo tu jau esi apgaismots. Mēs jau esam apgaismoti, katrs ik viens. Mums nav jāiededz gaisma, mums nav jāsasniedz apgaismība, mēs jau savā būtībā jau esam. Mēs jau esam Dievi šeit katrs. Bet mums ir dažādi šīs prāta idejas, kad nē, tu nevari būt Dievs ir tur kaut kur, vai nē, tu neesi pietiekoši labs, jo tu pagājuši gadu kaut ko nelabu pateici, vai ka tev ir jāizdara kaut kas, vai tev jādzīvo, vai ja tu neesi bijis Indijā vai Balītā, tad tu vispār esi ļoti tālu no apgaismības. Mums prāts piespēlē dažādas idejas, caur ko mums tā kā jāatzinās šim stāvoklim pakaļ, un ka mums ir jāizpelnās. Bet dzīve ir šeit un tagad. Patiesais, īstais ir šeit un tagad. Protams, ka cilvēks var aizbraukt uz visām spēka vietām, uz Indijām un Meksikās, tur dažādas vietas un Balija. Mēs zinām šīs brīnišķīgās vietas, un tas ir brīnišķīgi būt tajā pieredzē, nav nekas slikts, bet tai pašā laikā, tur, kur tu esi šodien, tieši tavā istabā, tu jau esi apgaismots. Tev ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Bet mūsu prāts, caur mūsu idejām rada mums ciešanas. Un kādam varbūt arī nav ideja dzīties pēc garīgā, kādam ir ideja, kas sagādā viņam ciešanas, kad jābūt ir
vai tādā mājā jādzīvo, vai tādiem ienākumiem jābūt, vai ja tev nav tāda veselība, tā tad tu neesi pietiekoši garīgs. Mēs caur to nevis tā kā risinam to konkrēto lietu, bet iedzenam sevi vēl dubultās ciešanās. Vai ka tev jau vajadzēja sasniegt, paskaties, tavs klases biedrs jau, ko ir sasniedz, vai tev draudzene, ko jau ir sasniegs, tev jau vajadzēja jau būt citā amatā, citā pilsētā dzīvot, citā dzīvoklī, citā mājā. Un caur to mēs krītam atkal jaunās lamatās un jaunās ciešanās. Tiklīdz tu pamani, ka tev rodās ciešanas, vai kad tu sāc sevi graust, vai kādu citu graust, tātad mēs esam iekrituši šajā lamatā, kas saucās upuru loma. Caur upuru lomu ir ļoti viegli atpazīt. Pirmais ir tas, kad sākās vainošana, kur mēs vainojam citus, kur mēs varbūt pat dzīvojam pagātnē un vainojam vecākus, kur mēs vainojam politiku, kur mēs vainojam valsti, dzīves draugu, bērnus, apstākļus, jebko. Tas ir pirmais signāls. Ir ieslēgusies prāta programma, kura mani velk uz leju šajā upurītī, kur es esmu tāds nabadzīņš, kur kāda cita dēļ es nevaru realizēties. Mūsu galvenais uzdevums, lai mēs varētu virzīt savu dzīvi, ir paņemt visu fokusu uz iekšu, paņemt visu fokusu un atbildību uz sevīm. Mūsu televīzija, mūsu vecās programmas, kā mēs dzīvojam, visu laiku lika skatīties uz ārpus. Kāda ir ekonomika? Visu to, ko tu nevari kontrolēt, mums visu laiku teica, paskaties, tagad nevajag ieguldīt, tagad nevajag mainīt darbu, paskaties, slikta ekonomika. Mums visu laiku uzmanība tiek vērsta, vilkta ārpusē, nevis tā, ko es varu darīt? Ko es varu darīt, lai es attīstītu savas prasmes un spējas? Ko es varu darīt, lai es varu uzlabot attiecības? Mēs visu laiku, ar to cilvēku jau nav iespējams, šajā ekonomikā jau nav iespējams, šajā pilsētā, kur es dzīvoju, tur nav iespējams. Un mēs visu laiku fokusējamies uz savu, nespēku, kas ir ārpusē, jo mēs nevaram ārējo kontrolēt. Tas pats, ko mēs runājām par vecāku un bērnu attiecībām, kur ir stratēģija, ka mēs darbojamies ar to, ko mēs varam kontrolēt. Ar sevi, savām emocijām un vidi, kas ir mūsu vide, ko mēs pārvaldam. Vispārējais, kas ir ārpusē, tiklīdz mēs fokusēsimies uz ārpus, tiklīdz mēs atdosim ārējiem spēkus, mēs jutīsim, ka mēs ejam upurī. Tāpēc es tev aicinu izvērtēt šīs lamatas un arī parastajās dzīves situācijās skatīties, lai es izbaudu procesu, lai es pieņemu to, kas notiek šeit un tagad. Ka šeit un tagad jau man ir viss, kas man ir vajadzīgs. Ka šeit un tagad jau ir apgaismība. Es varbūt nejūtos vispār garīgi, nekāds. Jo tāpēc, ka prāta programmas mani tur aizēno, ka jābūt tādam un šitādam. Visas idejas vienkārši neļauj to ieraudzīt, kas jau ir tagad. Tāpēc ir dažādas prakses, ir meditācijas, kur mēs varam iet savā iekšējā templī. Un katrs cilvēks nonāk pie tā dažādos veidos. Katrs cilvēks iet pa savu garīgo izaugsmas ceļu, un mēs iekrītam tajās lamatās. Es arī esmu viņās iekritus, un tas ir labi, kad mēs tur nepaliekam. Ka mēs to pieredzam, ka mēs to izdzīvojam, un citreiz arī mēs varam neiekrist tajās lamatās no tā, kad mēs dzirdam informāciju, ka mēs saprotam, tas prāts man tur tagad šitā gribēs kultivēt. Tas prāts mani vilk šitādā spēlē iekšā, un kad es atpazīstu, caur informāciju mēs varam atpazīt prāta spēli un caur to ļaut prātam pašam sevi tā kā atkodēt, līdz tas viss izgaislīs, mēs ieraugam, ka visa patiesā mūsu būtība jau ir šeit. Mēs jau esam Dievs, mēs jau esam apgaismoti, mēs jau esam šeit. Un šis ir brīnišķīgs laiks par to aizdomāties, un šis ir brīnišķīgs laiks arī pavadīt vairāk pārdomās, meditācijās, kur mēs ļaujam sevi ieraudzīt tās prāta programmas, un mēs vienkārši ir mirklis, un ko tur ieraugi, kur notiek šis apgaismības mirklis, tas, ka mēs vēršam uzmanību uz uzmanību.
Un tas notiek, mēs nevaram to izpelnīties, mēs nevaram to izgribēt, mēs nevaram to sasniegt, bet mēs varam būt tajā. Un jo mēs vairāk ļausim sev būt un patiešām dzīvot, jo tu jutīsi, ka tu esi savā patiesajā būtībā. Jo caur prāta programmām, caur šīm lamatām mums tā kā gribas aizbēgt no dzīves, mums liekas, ka mums ir kaut kas jāsasniedz, bet tas, ko mēs meklējam, jau ir šeit. Un tad ir šī matricas spēle, caur ko mēs spēlējam, caur vieglumu, caur to, kad mēs apzināmies, ka es esmu atnācis šeit izdzīvot dzīvi, un katrs mirklis šeit un tagad ir tas, kas es esmu, un es neatdalu sevi. Es nesaku, nē, nu šitāda dzīve jau nav, un nu, kas te tā pa dzīve, tā jau ir vairāk elle nekā dzīve. Bet tas ir tikai posms, caur ko tu izēji kā apziņa, izēji cauri, kur tu nenoliedz neko, kur tu neatdali sevi, kur tu šajās prāta idejās, ka tā nav pareiza un kur tu dzenies pakaļ. Un tai pašā laikā, kur tu ļauj sev izdzīvot tavu pieredzi, ļauj sev iziet tavu ceļu. Un mums ir jāstrādā ar prāta programmām, lai mēs sevi tā kā neturētu šajās prāta programmu ciešanās, jo tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Un šobrīd es gribu tev piedāvāt noslēgt šo gadu ar balansu. Noslēgt šo gadu ar balansu. Un 15. decembrī es tev aicinu uz tādu workshopu, kur mēs paskatīsimies, kā mēs varam sevi skaisti pozicionēt un paskatīties, ko mēs esam izdarījuši šajā gadā, kuras tev došu dažādas prakses un instrumentus, kā mēs varam apzināti noslēgt šo gadu un sagatavot sevi nākošajā gadā. Un nākošajā gadā janvārī man ir vesels zviedru galds ar labumiem sagatavots. Ja tu gribi iet spēkā un enerģijā, ja tu gribi, lai nākošais gads vairs nav, kur tu peries un kur tu nesaproti, ka tev ir potenciāls un kāpēc tu to nedari un ka tu sevi grauz kopā, jā, bet man ir idejas, bet kāpēc es nevaru tās idejas realizēt, kāpēc es visu laiku prokrastinēju. Nākošais gads būs priekš tevī. Janvāra šis zviedru galds būs priekš tevī. Ja tu attiecībās spēlē tango ar programmām, kur tu nesaproti, kāpēc mēs ar vīru vai ar sievu visu laiku viens otru, tā kā mēs gribam dzīvot harmonijā un mīlestībā, bet mēs visu laiku tā kā ejam konfliktos un mēs tā kā gribam un mums nesanāk. Es tev aicinu uz 15. decembra nodarbībā, kur mēs jau radīsim pirmos soļus tajā, un janvārī mēs caur mega daudz dzīves piemēriem ieraudzīsim, kā tās programmas strādā, kur tu varēsi ieraudzīt, kā tās programmas tur tevi ciešanās un kā tu ar darba kolēģiem, ar vecākiem, ar bērniem spēlē brīnišķīgu tango, kur divas programmas ir satikušās un viena otru stimulē. Viena stimulē un otra nevar iziet no tām programmām, tāpēc, ka viņai ir pressings, viņai ir enerģētiskais spiediens, un tu sāc iesaistīties un spēlē pretīm. Tev liekas, kāpēc mēs to spēlējam? Kāpēc mums visu laiku ir vienas un tās pašas sarunas? Visu laiku ir vienas un tās pašas problēmas. Kā mēs krītam visu laiku vienos un tajos pašos slazdos? Nu, kā es varu izrauties no tās finansiālā šī žurku skrējiena, kad es visu laiku gribu un es saprotu, ko es varu darīt, un es nedaru. Man ir idejas, un es viņas nerealizēju. Un kāpēc ir šī prokrastinācija? Es tev došu instrumentus, mēs strādāsim ar visu to, un tu ieraudzīsi, kā tu vari sevi mainīt. Jo informācija mēs esam sagrābušies tik daudz, un ir jāsāk praktiski to darīt. Protams, ka mēs nevaram apzināties visu vienā reizē, un tas ir solis pa solim, caur ko mēs ejam caur dažādām praksēm, caur dažādām nodarbībām, caur dažādām, ko mēs spējam realizēt. Jo mums varbūt, ja tu paskatīsies, tad noteikti ir ļoti daudz, ko tu zini, ko vajadzētu darīt. Un tad ir tas mirklis, kur tev liekas, bet kāpēc es to nedaru? Ir fiziskais, ko tu noteikti zini, ko tev vajadzētu praktizēt. Kā tev vajadzētu fizisko ķermeni vingrināt, kā tev vajag garīgo.
Bet visu laiku ir tā, ka ar vienu kāju pieklibojam, vai nav balans, kur mēs krītam vienā grāvī iekšā, kur mēs pēc tam krītām otrā grāvī iekšā no garīguma uz fizisko, no fizisko uz garīgumu. Un ka mēs rādām sev dzīvē ciešanas, kur mēs varbūt nesaprotam, kur ir mūsu vieta, kur mēs neesam izstrādājuši savas programmas un cilvēki ģimenē jūtās atstumti, jūtās tā kā lieki. Un tas ir pirmā pazīme. Ja tu vaino, jā, bet tur tā sieva, viņa ar bērniem tur ņemās, un kur tam man tā vieta, ko tam man kā vīrietim darīt, kur tad man iesaistīties? Tas nozīmē, ka vīrietis nav izstrādājis savas pamatprogrammas. Ja sieviete saka, jā, bet kā lai piesaist to vīrietu, un viņa tur iet kaut kādās idejās, kur viņa ir slikta, un viņa grauž sevis laikam vēl nepietiekoši kaut kā tur viņu motivēja, vai iedvesmoja, vai izpauž, vai kaut kā. Tā ir cita programma, kur cilvēks grauž sevi un nav ieraudzījis šo savu programmu. Un darbojoties ar šīm programmām, mēs varam ieraudzīt to spēli, kurā mēs saistamies iekšā. Un tad ir šis nākošais mirklis, kur mēs dzīvojam šeit un tagad, ar saviem bērniem, ar saviem vīriem, ar saviem vecākiem, ar saviem kolēģiem, un caur situācijām mēs atšķitinam tās prāta programmas, līdz tu ieraugi. Es esmu apgaismots, es esmu šeit un tagad, man nekur nav jāatcenās pakaļ. Man nav jādzīvo atdalīšanas ilūzijās, man nav jādzīvo kaut kādās idejās, kas man rada ciešanas, man nav jāspēlē šis programmu tango nav jādejo ar savu partneri, ar savu darba devēju, ar savu biznesa partneri, ar saviem draugiem, draudzenēm, kuras var ieraudzīt, kuras var dzīvot. Vienkārši patiesā šajā mirklī. To es tev aicinu, ka mēs 15. decembrī sāksim spērt šos pirmos soļus, un ar janvāru mēs masīvi iesim uz priekšu. Tā kā ieplāno janvāru, ja tu gribi patiešām fiziski strādāt, enerģētiski strādāt, garīgi strādāt, tad janvārs būs tavs masīvais mēnesis, kur es tev piedāvāšu dažādus meistarus, dažādas prakses, dažādas lietas, kur mēs strādāsim ar finansēm, kur mēs strādāsim ar mūsu programmām, lai mēs nedejojam šo te programmu tango, bet lai mēs dejojam tiešām mūsu dzīves mīlestības deju. Tāpēc 15. decembrī aicinu tevi šajā grupā, šeit, uz workshopu, kur mēs noslēgsim šo mēnesi, kur mēs runāsim par finansēm, kur mēs runāsim par veselību, un mēs runāsim par programmām, kā mēs varam noslēgt šo gadu, kā mēs varam sevi sagatavot nākošajam gadam, un es 15. decembrī tev pastāstīšu visus labumus, ko es esmu sagatavojis uz janvāri, kas tev noteikti no šī visa zviedru galda būs vienkārši ļoti, ļoti garšīgi, ļoti, ļoti vērtīgi, un ja tu gribi patiešām, lai nākošais gads nav tāds kā iepriekšēji, kur skaties, jā, es katru gadu saņemos, es katru gadu tā kā gribu, bet man nepietiek drosmes, man vajag, lai kāds man parāda, man vajag, lai kāds man, tā kā motivē vai, dod instrumentus, ko man darīt. Tad janvārs būs tavs mēnesis, kur tu saņemsi šo motivāciju, šīs prakses, kur būs katru dienu mēs darbosimies kaut kādā jomā, mazliet pa vienam solim, ārpus komforta zonas, izaugsmes zonā, bet nebīstamajā zonā. Mēs spērsim mazus soļus, kur tev nevajadzēs tonu laiku, kur tavs prāts saka, jā, bet man nav tik daudz laika, man ir bērni un darbs, un kur lai es katru dienu atrodu? 15 minūtes tev ir katru dienu. Stunda nedēļas nogalē tev ir katru nedēļas nogali. Kā tu to izmanto? Es tev aicinu janvāri sākt masīvi, stratēģiski, finanšu jomā, veselības jomā un attiecību jomā, lai šis gads būtu patiešām tāds liela soļa gads. Jo, protams, ka mēs katru gadu spēram mazo solīšu, bet citi gadi mums ir ļoti vienādi, kur mēs esam iestrēguši, kur mēs saprotam, ka, kā es ievācos tajā dzīvoklī, tā es jau 7 gadus tur dzīvoju, kā es ievācos tajā mājā, tā man nav nākamais solis, ir kaut kāds komforta zona, komforta līmenis, kur es dzīvoju. Bet es zinu, ka man ir lielāks potenciāls, es zinu, ka es vairāk varu realizēt sevi, man ir idejas. Es esmu šeit kā dievišķa būtne, lai dzīvotu, lai patiešām dzīvotu, nevis caur ciešanu spēli, bet caur mīlestības deju, caur to, kad es
rādu, caur to, kad es zinu, ko es varu radīt. Un mums katram caur mūsu šo te apziņu ir kaut kas unikāls, ko mēs gribam radīt. Tāpēc, lai katra diena mums rīt mīlestībā, lai mēs nekrītam lamatās, bet lai mēs ar pieņemšanu, prieku un mīlestību ejam savu izaugsmas ceļu, jo viņš ir unikāls. Arī tava iepriekšējā pieredze, viņa visa ir vērtīga. Arī visas zemās vibrācijas, arī visas ciešanas mūs ved uz priekšu, un tas ir vērtīgi novērtējumi, bet tai pašā laikā mēs varam skatīties, kā mēs varam patiešām dzīvot dzīvu dzīvi. Nevis aizmukt, nevis noslēgties, nevis norobežoties, nevis smukt no kaut kā vai dzīties kaut kam pakaļ, bet būt šeit un tagad un izgaršot katru savu dzīves kūmosiņu, katru savu dzīves mirkli, lai kur tu būtu. Vai tu esi attiecībās, vai tu vēlies attiecības, vai tev tikko beigušās attiecības, skatīties, uz kurien es gribu iet un kā es varu katru savu dzīves soli spērt harmonijā, kā es varu radīt mīlestības dejas katrā dzīves momentā ar saviem bērniem, ar vecākiem, ar kolēģiem, finansēs, kā es varu dejot mīlestības deju ar savām finansēm. To es tev aicinu sākt spērt soļus 15. decembrī šajā workshopā un masīvi turpināt janvārī. Paldies par tavu klātbūtni, man ļoti žēl, ka man Facebooks nerāda nevienu komentāru. Paldies par jūsu sveicieniem un komentāriem, un ja ir kaut kas interesants, ko tu vēlies padalīties, vai varbūt uzzināt kaut kādu aktuālu tēmu, noteikti ieraksti komentāros, un tiekamies 15. decembrī. 15. decembrī šeit, šajā grupā, un pēc tam gardajā, saldajā, lieliskajā jaunajā gadā. Atā visiem!